No Jāņa atklāsmes grāmatas 19. nodaļas, 11. līdz 16. pants. Atklāsmes grāmata 19, 11 līdz 16. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņu, tā vārds, uzticīgais un patiesais. Un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Debesu karapulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet tās somens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dievu visu valdītāju, bargo dusmu vīna spaiņu. Uz viņa tērpa, proti sānos, ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Ko tu darīsi dienā pēc pasaules gala? Vai tas nav jautājums, kuru mēs esam lasījuši un dzirdējuši? Pēdējais moment liekas, kad ir reklāma ar šādu jautājumu. Ko tu darīsi dienā pēc pasaules gala? Turpinājums sako aptuveni šādi: Xylem trio koris Maska un Latvijas Voices aicina uz koncertu, kā viņš to saucās, Pavodies Ziemassvētkos 2. Nedaudz asociējas ar Viens mājās 2 filmu, ko es vispār diezgan izcīgi meklēju pēdējā laikā, un nekur tā arī nespēju atrast. Tik daudz cilvēku domā un šķiet pārņemti ar šo tēmu. Neviens cilvēks šajā laikā dodas uz tā saucamo Rtaņas kalnu, tur Karpatu kalnu sistēmā Serbijā. Esat kaut kāds ļoti īpašs kalns, kurā nezinu, kāpēc ir iespējams patvērties no pasaules gala, neskatoties uz to, ka viņš tikai 1600 metri virs jūras līmeņa. Kaut kas ir unikāls attiecībā uz šo kalnu acīm redzot, neprasiet man, es nezinu. Kāds ķīnietis savukārt ir uzbūvējis lodveida noāš šķirstu, smuki iekšā ar acīm redzot diezgan cieta materiāla, karkasu iebūvējis un izpolsterējis. Protams, man daudz dažādi jautājumi radās par šo vietu, kā piemēram labierīcības un tam līdzīgi, bet mēs varētu neiesim detaļās attiecībā uz to, un es tās viņa nemanīju. Arī neprasiet, kā viņš ir domājis izmukt un pasargāties no pasaules gala. Šķiet viens no maniem top, es nezinu kā jums, cik daudz jūs esat lasījuši un skatījušies par šo tēmu, bet viens no maniem top bija Krievijā izgudrotā pasaules gala aptieciņa. Aptieciņā savukārt tās saturs sastāv no tādām lietām kā margas pārsējas, valetols, degvīns un ziepes, man liekas, un vairākas citas lietas. Un ziniet, tā jau tā, ka mēs tā skatāmies vai ne, un smējamies, un viens tur uztājas izgudro smuku lodveidu noāš šķirstu, un citam atkal aptieciņu, un cits atkal jau ir nopuvojis viesnīca vieta pie šī te maģiskā Rtaņas kalna. Vienā brīdī es piefiksēju, ka arī es esmu nedaudz padavies šim domu gājienam. Un es sāku vienā brīdī domāt, un nedaudz nēti par šādu domu gājieniem, bet es sāku domāt, varbūt nedaudz pagaidīt ar LMT rēķinu nomaksumu termiņš 21. 12. Neko jau nevar zināt, un, protams, es ātri vien atturējos no šīs domas. Redziet, bet šos un daudzus citus centienus vieno viens vienīgs un kopējs pieņēmums. Proti, ka pasaules gals nemaz nav pasaules gals īstenībā. Bet tas kaut kas pārējošs, tas ir kaut kas tāds, no kā ir iespējams izmukt un izvairīties. Un, ja mēs esam godīgi, tad, man liekas, sabiedrības uzskata, ka pasaules gals īstenībā jau nav nekas diezko reāls. Un tāpēc jau ir visi šī uzjautrināšanās un visi šie izgudrojumi. Jo tu iespējams ir nopelnīt, iespējams ir pievērst sabiedrības apkārt esošo uzmanību. Tas nav nekas reāls, tāpēc tas ir uzjautrināšanās vērts. Taču redziet, vienlaicīgi, manuprāt, šajā laikā Ziemassvētku centrālā persona un ideja par Ziemassvētku
Ziemassvētku centrālo personu, kas mēs zinām, ir Jēzus bērns vismaz šajā laikā. Šī ideja paradoksālā kārtā daudzos izraisa bailes. Nedrošību, nesaprātīgas bailes, neapzinātas bailes. Tad mans nolūks, draugi, šajā vakarā visam vienkārši ir palīdzēt mums sākt baidīties no īstajām lietām, no nozīmīgā, no tā, no kā patiešām būtu jābaidās. Un savā ziņā pārstāt baidīties, nebūt no neīstākām lietām. Vienkārši mans nolūks ir salikt akcentus īstajās vietās. Nedaudz pretrunīgi. Pārstāj baidīties un sākt baidīties. Tāpēc pirmām kārtām es gribu ar jums kopā domāt šajā vakarā par to nepamatoto mieru, kas mums kādreiz var būt. Visnotaļ sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, nepamatots miers par pasaules galu, jeb par Kristus otro atnākšanu. Bībele nepazīst nevienu citu veidu pasaules galu, kā vien to pasaules galu, kurā Kristus nāks, kā mēs lasījām, ar tiesu un taisnību nostiprināt savu valdīšanu. Izrēķināties, kā mēs pagājušajā nedēļā domājām, ar visiem viņu Dievu tautas ienaidniekiem. Bībele nepazīst nevienu citu pasaules galu kā šo. Ja jums ir Rokas Bībeles atklāsmes grāmata 19. nodaļa, mēs tikko lasījām, vai ne? Jūs esat kādreiz domājuši par šādu Jēzus aprakstu, 12. pants, 13. Viņa acis ir uguns liesmas, un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tēpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. 15. pants, no viņa mutes iziet ass zobens, ar ko satriekt tautas. Viņš min Dieva visvaldītāju bargo dusmu vīna spaidu. Uz viņa tēva, proti sānos, ir rakstīts vārds ķēniņu, ķēniņš un kungu, kungs. Vizuālais apraksts runā pats par sevi, vai ne? Es atceros, kā es vienā no pusauģu tikšanās reizēm gadus atpakaļ dzirdēju, kā viens no jauniešu vadītājiem šo rakstītu skaidroja pusauģiem, es vajadzēja redzēt viņu sejas, visi sēdēja, vismaz puiši tā. Protams, viņiem vēl nedaudz tik izpušķots, es nezinu, vai tā patiesība, bet toreiz tas sludinātājs teica, ka viņam ir uztetovēts uz kājas kungs ir ķēniņš, tas mums ir iespaidīgāk, vai ne? Nekā vienkārši uz tērpa uzraksts. Jebkurā gadījumā, vai kāds mēģina attaisnot tetovējuma, tu, ka Bībele atbalsta to vai nē, es neesmu pārliecināts. Bet šis apraksts par Jēzu runā pats par sevi, vai ne? Tas ir kaut kas baigs. Mēs pat varētu teikt baigi skaists. Mēs redzam, ka Jēzus acīm redzam visiem būs kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Piedevām viņš nāks tiesāt un sodīt visu ļaunumu un nepaklausību. Tas ir reāls iedrošinājums, vai ne? Tas ir reāls mierinājums visiem tiem, kaut vai vecākiem, kas uzdod kāpēc jautājumus tur Amerikā šajā laikā. Ļaunums tiks tiesāts. Neviens neizspruks sveikā cauri. Neviens. Un redziet, tam savukārt sakos visaptveroša pasaules iznīcināšana, un tas būs Dieva darbs. Tas nebūs kaut kas tāds kā Holivudas attēlotais, kā apokaliptikas stihija, no kuras ir iespējams izvairīties. Nē. Tas būs visaptverošs iznīcināšana. No tā neviens neizbēgs. Tas ir, cik no jums ir padomu paudzes bērni, bet zini, savā laikā sestdienās bija ārpus. Katru sestdienu gāja filmu par to, kā Krievi karo vāciešiem. Es nepārspēju, man šķiet katru sestdienu. Man liekas, tā bija daļa no propagandas. Un es nezinu, es bieži vien sapņoju, kā es slēpjos no vāciešiem. Un es dažādākos veidos varēju no viņiem noslēpties. Un es
es vienmēr varēju izmokt. Un tas bija diezgan dramatiskas ainas, diezgan dramatiskas pakaļdzīšanās. Un redziet, mums kādreiz šķiet, labi, vai tas būtu Padomu Savienības propaganda vai Holivudas tēls, mums liekas, tas uzdod mums aina, no kuras mēs varam izšmaukt. Pasaules gals, no kur mēs varam aizmukt. Nē, draugi, tas nebūs ķīniešu šķirsts. Nebūs iespējams patvērties kartu kānu sistēmā. Man liekas, ka, ja domā par šo mēģinājumu izmukt, man liekas, tas apsvērums pamatā ir ideja, ka tas būs saistīts ar ūdeni, tāpēc šis ir šķirsts, tāpēc šis ir kalns. Bet ik viens, kas pazīst Dievu vārdu, ik viens, kas zina Dievu vārdu, tam nebūs saistība ar ūdeni. Apostūls Pēteris varēja piezīmēt savā otrajā vēstulē, 3. nodaļā, viņš skaidri atklāja, kā šī pasaule ies bojā, zemes pamati izkusīs, degdami izjūgs. Tā būs uguns. Ne tikai zeme, arī debesis ugunī sadegs. Tā kā visiem tiem, kas apsvēra vēl domas māksloties, nav variantu. Debesis ugunī sadegs. Viss ies bojā. Bet redziet, draugi, nav svarīgi tik daudz tas, kā pasaule aizies. Par to mēs varam domāt, tas ir interesanti. Labi, ka mēs zinām aptuveni kā. Tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir, kurā pusē tu būsi. Kāda pasaules gals pienāks? Tas ir svarīgākais. Un tāpēc nepamatots miers attiecībā uz šo jautājumu, kur mums pievilt. Mēs dzīvojam daudz inerci. Ja mēs nedzīvojam tā, ka tā diena tiešām varētu nākt kā zaglis, mēs varam pievilties, ja mēs dzīvojam šajā nepamatotajā mierā par Kristus atnākšanu. Turpretī veselīgas bailes, ja Bībele jums tā patīk, tā gan mums var sagādāt drošību. Tikai patiesa bijība var sagādāt drošību. Šī ideja nav jauna par bijību. Kad mēs lasām evaņģēlijas, kad mēs sākam iepazīt to, kas ir Jēzus, ko viņš saka, ko viņš dara, mēs ieraugām unikālus gadījumus un notikumus Bībelē. Tur kādā vietā viņš vienkārši vienam vārdim apklusina vētru. Nākošajā brīdī viņš vienkārši uzrunā cilvēku, kurā ir sagājuši pie 5000 ļaunu garu, kurus sauc par leģionu. Viņš uzceļ kāda sinagogas priekšnieka meitu no mirušajiem. Un, ziniet, visos šajos gadījumos cilvēkus pārņem nenormālas bailes. Ārkārtīgi lielas bailes. Bet jautājums ir, vai šīs bailes ir tādas, kas meklē glābšanu, kas pieķerās Jēzu. Un šīs abas reakcijas mēs jau redzam evaņģēlijos. Ja tās ir bailes, kurās tu sāc vainot Dievu. Kā piemēram mācekļi, Jēzu tur laivā. Kas tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Nevis Jēzu palīdz mums, bet kas tev nerūp? Kurā pusē tu stāvi, ja tev ir jādomā par pasaules galu šajā vakarā? Vai tas ir kompānijā, kas uzjautrinās, līdzīgi domāja par Holivudas uzbūto pasaules gala ainavu, par patrašanās iespēju kaut ko tādu, kas nav īsti reāls, jeb arī tu ieraugi, ka pasaules gals ir drošs, ka tā tiesas diena ir droša, un ka Bībele saista pasaules galā Kristus nākšanu, kurā viņš tiesās un spriedīs taisnu tiesu par visiem. Kurā pusē tu esi? Jēzus vai pretinieku? Redziet, draugi, pasaule darīs visu. Jūs varat būt to droši. Pasaule darīs visu, lai iemidzinātu, lai uzbūtu mums šo nereālo pastarās dienas bildi. Lai padarītu to par uzjautrināšanās priekšmetu, kaut ko tādu, par ko mēs vienkārši pasmējamies. Bībele saka, ka Dievs ir tas, kurš
smiesies pēdējais. Īstenībā par Bībeli saka, Dieva ļaudis savā dienā, tagad iesnāks, smiesies par to, kā ļaudi arī iet bojā. Pēc vēlreiz glābiņš nebūs iespējams nekur tajā dienā. Ne kaut kur šķirstām uz kalna, ne kaut kur citur. Atklāsmes grāmata 20. nodaļa 11. pants. Mēs skaidri ieraugām, kā pats Dievs to saka caur apostoli Jāni. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja, no viņa vaida bēga zeme un debess. Un tad ieklausieties, un tiem nebija kur palikt. Baisa apraksts, vai ne? Tiem nebija kur palikt. Mums vēl loģisks jautājums, kur mums būtu jāuzdod, domājot par šo, ir vai ne? Kur tad ir atrodams patvērums? Vai patvērums vispār ir kaut kur atrodams? Un šokar savā ziņā es tikai sākšu atbildēt uz šo jautājumu. Atbildi pilnībā sakos nākošajā svētdienā. Labs iemesls, lai atgrieztos, vai ne? Un atbildes sākums tajā, ka mums ir jāmeklē, mēs varam atrast šo patvērumu, šo drošību, pieņemot mazo Jēzus bērnu. Cik vienkārši, šī ir primitīva atbilde, vai ne? Nebaidoties un pieņemot silē gulošu bērnu. No kuras, kā mēs domājam, mums bieži ir absolūti nepamatotas, ne tik daudz nepamatotas, kā nesaprātīgas bailes. Lūkas evaņģelijas 2. nodaļa, 10. 11. pants, mēs lasām, ko eņģelis vēstīja par šo bērnu. Mums tik visiem zināmie vārdi. Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Evaņģelists Luka liek mums noprast to, ka šis ir ārkārtīgi īpašs, neparasts bērns. Mūsu uzmanība tiek pievērsta primāri 3 lietām. Tā ir vieta, tas ir uzdevums, un tas ir šī bērna tituls, jeb tituli. Par šī bērna uzdevumu mēs domāsim izteikti nākošajā nedēļā. Bet šajā brīdī es vēlos, lai jūs ieraudzītu, ka šis bērns, šis vienkāršais bērns, ir neviens cits kā pats kungs un ķēniņš. Un to atklāja viņa piedzimšanas vieta un viņa tituli. Pirmais ir vieta. Mēs lasām, ka eņģelis ganīja pavēsti, ka bērns dzimis Dāvida pilsētā. Un šo pašu vēsti 1. nodaļas 32. 33. pantā eņģelis ir pavēstījis Marijai. 1. nodaļa 32. un 33. pants. Eņģelis saka šādi Marijai, tas būs liels un viņu sauks par visu augstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jākaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Un ja jūs rūpīgi ieklausījāties šīs dienas lasījumā, tad jūs zināt, no kurienes eņģelis šo ideju vispār ņem. Jesajas grāmatā 9. nodaļa 5. un 6. pants. Šeit mēs lasām to pašu, ko mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Viņa valstība ir plašumā, un miers būs bez gala, kur uz Dāvida troņa. Tātad Jēzus ir šis Dāvida absolūtais pēcnācējs, taču vienlaicīgi viņš ir pavisam unikāls bērns. Un otrkārt, tie ir viņa
vārdi. Eņģelis ganiem saka, ka viņš ir Kristus, tas kungs. Un tas mums uzmanību vēlreiz pievērš Jesajas 9. nodaļas šī bērna 4 vārdiem, kurus mēs tur varam ieraudzīt. Iespējams, kāda daudziem no jums ir tas zināms, mēs mūsu ģimenē ļoti priecīgi un pateicīgi. Madara ir sieva, ir 6. mēnesī ar bērniņu. Un, protams, tur nav iespējams aprakstīt visas tās domas un sajūtas un pārdomas. Un daļa no visa šī gatavošanās procesa ir domāšana pa vārdu, vai ne? Sāc domāt un sāc atskries, raugies apkārt, kā citiem ir bērniem, līdzgaitniekiem ir vārdi, un sāc skatīties internetā. Un, ziniet, es biju pārsteigts, cik ārkārtīgi daudz. Mēs skatījāmies vārds ar Bībeles nozīmi, kas atsevišķi. Mēs nezinām, kāds būs dzimums. Es tā kā puišam skatījos un patācījos ar meitenēm, un tur bija sarakstu, alfabēta kārtībā, ko tie vārdi nozīmē, un visi tur var palikt, likās, dienām raugoties. Bet, ziniet, pāri, lielai daļai no šiem vārdiem es nekur neredzēju šos vārdus. Nekur. Padomu devējs, varenais Dievs, mūžīgais Tēvs, miera valdnieks. Lai kā es meklētu, šie vārdi ir unikāli. Vārdi, kuros ir nosaukts Jēzus, ir unikāli. Mēs neizcināsimies katram no šiem 4 vārdiem, bet viens ir skaidrs, šis bērns, kas dzims, būs pats Dievs. Un tas vēlreiz atkārtošo šajā brīdī, bet to ir vērts uzsvērt. Tas ir paradoxāls un iracionāls bailes, kas cilvēkiem ir no šī bērna. Jūs varat domāt, kur es izrādu šo ideju, ka cilvēki baidās no Jēzus bērna. Bet tas man nāca pēc kāda ilgāka pārdomu brīža. Par to, ka cilvēki, raugoties uz Jēzus bērnu, baidās, ja nu gadījumā viņš tiešām ir, kas viņš ir. Ja nu viņš vienkārši nav tāda baznīcas ideja, ja nu viņš vienkārši nav tāda, mums šeit nav Betlēmas salība, tīsli būtu smuki, vai nekādas Ziemassvētkus uztaisīt, ja viņš vienkārši ir tāds izdomājums. Cik mēs brāli arī sanāk, ka mums ņēma līdzi Madonā tur uz katoļu baznīcu, mūsu katrs Ziemassvētkus bija srādzoši daudz, aizšķāpot tur līdzi, tu taisi rītā, tur bija tāda, kā saka, tur mēs ietām naudiņu iekšā, bija brīķīgi, viņš pakavēties, padomāt par Jēzus bērniņu. Bet, ziniet, augot lielākiem, vienā brīdī sāc domāt, hei, un vien tāda patiesība, un raugi tu nobaidies no tā var būt patiesība. Pavisam skaidri, laikam, tām bailēm es kaut kādā ziņā izpratu, raugoties kādās savās bērnības bildēs. Ja jums ir brālīši mācības, jūs iespējams spēsiet asociēties ar šo bildi, kāda man bija. Es atceros, cik es atceros, es to ieraudzīju. Varbūt kā 2,3 gadi man, tur es stāvu savās pirmajās mājās, man domā tāds noskrējies ar tādu vestīti, blūzīti ar apaļiem stūrīšiem, māc tādā ļodiņā, nedaudz stagas iekli, un es skatos ar tādu skatienu uz malu, mani stūrīši ir uz leju pilnībā, un bildes greizajā stūrī ir, kas domājat, kāds redeļu gultiņu, mans brālīts tikko pārvesties no slimnīcas. Jūs domājat, ka es biju laimīgs, man ieraudzīt? Nē, es biju nikts, es biju izbijies, es biju greizsirdīgs, es biju viss tikai laimīgs, jo šis tur gulošais manu dzīvi ir izpostījis šajā brīdī. Viņš ir sabojājis visu 2 gadus, man bija pilnīga uzmanība, es biju aplidots, aptuišots, ja mātes tā kādreiz saka. Un te pēkšņi viņš guļ gultiņā, viņš ir centrā. Pēkšņi.
patiess. Vai tas kādreiz aizdomājies, kāpēc Dievs nāca kā mazs bērniņš uz šo zemi? Kāpēc viņš nenāca kā atklāsmes grāmatas varenais Dievs, kura acis ir kā ugunsliesnes un kura mutes ir zobens, kurš ar nāpu spēja satriekt? Kāpēc viņš nāca kā bērniņš? Un manuprāt, viena vienkārši iemesla dēļ, lai mēs viņam uzticētos. Viņš taču ir mūsu radītājs. Viņš nāca, lai mēs viņam uzticētos, ieraugot to, ka viņš ir pazemojies un bijis gatavs kļūt tā kā es un tu un dzīvot tādu dzīvi, kā es un tu, iet cauri visām tajām pašām lietām, būt visās tajās pašās cilvēciskajās vajadzībās, kā es un tu. Lai mēs ieraudzītu, cik mēs viņam ļoti rūpam, lai mēs mācītos viņam uzticēties, vēl vairāk ieraugot to, ka Jēzus bija gatavs iet cauri nāvei un piedzīvot dzīvu elli savā dzīvē. Lai mums tam nebūtu jāpiedzīvo, lai mums tā ietu secē. Tāpēc pārdomāsim vēlreiz, no kā mēs baidāmies īsti. No bērniņa, kas sabojās mūsu dzīvi, kurš atņems mums prieku. Protams, ka viņš ir centrā, nevis mēs, tāpēc mēs baidāmies iespējams. Viņš ir centrā. Turpretī mums būtu jābaidās no pastarās dienas. Tagad viņš nāks kā 19. nodaļas valdnieks ķēniņš, kungs un karalis. Tad mums būs jābaidās. Bet redziet, tieši tajā brīdī mēs piedzīvosim šo pagriezienu punktu, kur piedzīvoja Gani. Kas bija pirmais vārds, ko eņģelis pateica Ganiem, kad viņš pavēstīja par šo prieku vēsti? Nebīstieties. Tieši tā. Nebīstieties. Jo tad, kad tu nonāc šīs gaismas priekšā, šīs gaismas klātbūtnē, tu viennozīmīgi domā, ka tu viņu pazudīsi, jo Dieva svētums atspīd. Un tā, kad tu bīsties viņu, tad viņš saka, tev nebaidies. Par to, kā mēs varēsim nebaidīties no viņiem. Tad arī turpināsim domāt nākošajā nedēļā. Tagad lūksim. Dievs, paldies par tavu lielu žēlastību un mīlestību, ka tu runā uz mums cilvēkiem. Vēl vairāk, ka tu esi atklājis sevi savā vārdā un savā vienīgajā dēlā Jēzu Kristu. Kungs, paldies par to, ka tu nāksi drīz, lai izrēķinātos ar ļaunumu un ļaundarītājiem uz šīs zemes. Neviens neizmuks tavam acu skatām, neviens neizmuks tavām ugunīgajām liesmām, kungs, Jēzā. Tavam zobenam, tavam vārdam, kas spriedīs tiesu. Un, kungs, tāpēc dod mums mūsu sirdīs patiesu, īstu veselību bību tavā priekšā. Lai, kungs, tevi uzticot sevi visu, mēs varam piedzīvot šos vārdus nebīsties, zinot, ka tikai un vienīgi pie tevis mēs esam drošībā. Dievs, ļauj mums novērtēt to vairāk, kad mēs ieraugām, cik brīnišķīgi, cik vienkārši tu esi nācis pie mums, lai mēs uzticētos tev vienam. Paldies, ka tu esi pazemojies, esi dzīvojis tādu pašu dzīvi, kungs, Jēzu. Un vēl vairāk esi baudījis nāvi, lai mums tam nebūtu jābauda. Mēs pateicamies tev, Dievs,
mēs tevi slavējam.